Kaut kas iznāk tur, jā? Ja no turienes caur mašīnas logu noteikti var redzēt mani, bet tad jāiegriež garākais fokus, kad ir tāds, un tad var pienākt, iziet cauri mašīnai. Es tā iedomājos to, ko muļķību. Visu laiku es uzņēmu paralēli filmu. Tev paralēli uzņēmu filmu. Tikai bez kamerām un tikai galvā. Nezinu, varbūt, ka man zobus vajag ielikt. Varbūt, ka tas kā mizanscēna derīgs ir. Kā mizanscēna būtu baigi. Tu būtu ar mieru? Kas man tur? Davai! Paga! Laba ideja. Tā, ejam, es eju tev līdzi. Bet rēķinies, ka iekšā būs ekspozīcija tumšāks tur būs. Es jau taču mainīšu. Man tā gaita nav sevišķi droša, tāpēc, ka man ir, vestibulārais aparāts vairs nav tādā labā kārtībā. Kādi? Jā, 27. decembrī būs pilni 90. Kā tu jūties? Jūtos labi, principā labi, bet, piemēram, es divus klēpīšus malku aiznesu uz ielu iekrauju, man ir jau... Lūk, un tie ir, asinsvadi ir sašaurināti. Kaut kas tur deg, nevar saprast, kas tur var degt. Asinsvadi un asinsrite. Vajag paskatīties? Ko? Vajag paskatīties, kas tur deg? Kaut kas tur pie kaimiņa blakus deg. Jāiet skatīties. Tur ir tas ir Ivara Selecka māja. Kino operators Ivara Seleckis kaimiņš man ir. Tā. Un tālāk aiz Ivara Seleckam ir nākamā māja, tā ir bijušajam izcilējam diriģentam Račevskim Edgaram māja. Un te ir mans nams. Un iela saucās Mūzas iela. Tas mums pa godu tika nokrustīta tā iela. Tāpēc, ka tad, kad mums sadalīja šito zemes gabals, tad iela nosauca Mūzas iela. Tas ir mūsu nopelns. Tāda iela. Klau, es piedāvāju aizjām uz ezeru? Varam aiziet. Man liekas, ka cilvēkam ir ļoti būtiski dabūt kaut kādu ekstremālu tādu belzienu, triecienu, kaut kādu tas augstums. Un ar katru reizi vieglāk, piemēram, ja ieliec pirmo reizi augstu ūdeni, tad ir viens, bet otrā dienā jau ir labāk, un trešā jau pavisam, un vēlāk pavisam nemaz nejūt to augstumu tik ļoti, tā kā pierot pie tā ekstrēmā. Rūdīšanās sauktā. Ja es būtu tādā prātā agrāk bijis jauneklis, tad es to būtu darījis kā tagad. Bet tagad tādā vecumā man pa daudz to gadu ir. Ja pa daudz ir. Nav jau man vairs skolas biedra neviena dzīva. Es viens esmu palicis. Jā? Kā nav tā to biedru, ar kuriem es kopā esmu mācījies. Re, kur te deg. Izrādās, šeit ir tas ugunskurs. Ezers burvīgs rekā, paskat spīd jau.
Pacietība tūlīt atradīšu, kuru es iedomājies, kas man patika. Un šitas arī man patika, kurā viņam bija vieni darbi tādi, kur bija pārplīsušas uz plates, stikla plates fotografēts, un tā plate bija plīsusi, un tad viņš bija tāda atdalīti gabali nost bija. Un patīk tas, ka te ir pilnīgi, katrs fotogrāfs atšķirās ar kaut ko. Te ir gan tā fotografija dedzināta, gan tas ir tas maksimālisms, kas man patīk, ka viss ir tīrs, tikai tas, kas ir vajadzīgs, tikai galvenais, ka fotografijā nekas neputrojās. Starp citu, tev tom arī tāda pazīme bildēs ir, kad ir tikai pa lietu, ka nekas netraucē. Šeit kur ir arī realitāte, bet redzēt, viņa ir uzburta tāda. Tā ir radīta realitāte. Tas nav dokumentāli gadījums. Ir arī, piemēram, kur ir laiks iedarbojas uz pašu fotografiju kā uz priekšmetu, ir interesants. Tad Somorovs man patīk. Autors Somorovs, kurš Augustu Zanderu, vecmeistaru vācu portretistu izcilo, pa savām prātam, tā sakot, izveidoja to pašu Zanderu, tikai kā būtu, ja būtu, piemēram, ja nebūtu tas fašists, tad viņa fotografija būtu tāda varbūt, bet būtu arī tā, ka sabiedrība nebūtu nokļūsi otrā pasaules karā, vai arī kaut kā tam līdzīgi. Ka viņa domāšana fotografijā ir pilnīgi savādāk. Atkal šis cilvēks ir no tās bildes izzudis un palicis tikai tas, ko Somorovs iedomājās, kā izskatītu, kā būtu, ja būtu. Teātris bija tas, kas man deva iespēju inscenēt fotogrāfijas, nevis tikai ķert momentus, bet inscenēt fotogrāfijas. Es atklāju to brīnumaino iespēju, ko nozīmē radīt fotogrāfiju, inscenēt. Nevis tikai ķert, nedrīkst neko, tikai kā ir. Tā kā grāns, piemēram. Tikai, ja gadīsies tāda sakritība, tikai tad. Neko neinscenēt. Dievs pasargi inscenēta fotogrāfijā. Tas ir, kāpēc nepaskaties? Pusgrāmatas ir inscenētas fotogrāfijas. Kāpēc ne? Fotogrāfija ir divi varianti, vai ir attēls vai ir tēls. Jebkurā attēlā var būt tēls un var arī nebūt. Un ja tas tēls tur ir tajā attēlā, tad ir māksla. Ja tēla tur nav, tad mākslas nav. Tad ir tikai attēls. Cik Rembrandtam bija gleznu? Es nezinu. Kādi 500. Man vismaz 2000 fotogrāfija ir. Jā. Bet ar tēliem, īstenībā, ja saka Rembrandtam, tad ko var nosaukt? Vārtu sardzi, tad pašportrets ar Saskiju, tad Dānaju, atsakot, un viss. 500 taču gleznu viņam ir, vai ne? Mhm. Tāpat arī man nosauc tur Smiļģa portrets, meitene ar krustiņu, akts pie krēsla un cauri. Tev ir oriģinālais? Kas? Tev ir vēl negatīvs ar Smiļģi oriģināls? Ir negatīvs, ir. Parādīsi? Viņš ir ļoti dziļi. Tagad jādomā, kur man viņš var būt. Nav jau sen cilāti, vai sen jau vairs, kad nav cilāti. Varbūt, kad te būs. Būs gan. 65. gadā negatīva numurs, Eduards Smiļģis portrets. Un vienmēr tā pret gaismu, lai var paskatīties. Tas ir tādā pūku nedevošs. Lūk, tas ir, kur šitas vidējais kadrs ir. Te viņš ir augšā kadrs, kur ir tāda pacelta roka, un tas īstais oriģinālais, lūk, šis ir oriģinālais
Smilģa katra. Tātad viņš aizņem ceturto daļu no kadra izmēra. Es tik tuvu nebiju, kā varētu visu kadru aizpildīt, būtu jau bijis labāk. Bet vienalga kvalitāte ir pietiekami, tehniskā kvalitāte ir, asums ir. Tās Smilģis ir negatīvs, ir, kā redz, vājš. Vispār viņš ir diezgan caurspīdīgs. Nu, te var arī Smilģa to tā portreta to kopējumu var apskatīt. Faktiski fotografija bez idejas, bez sākotnējās idejas vispār nevajag kustēt no vietas. Nav ko blēņoties, kamēr tev nav idejas. Vairums, tas, ko es redzu izstādes, izstaigāt cauri, nu neviens darbs nepiesaistā. Nu, var tā uzminēt, tā domāts vai kā, bet nav tā, ka teikt, forši, kolosāli. Kad, piemēram, man kādreiz pienāk tas vecīts pie tās bildes un tā skatās, es saku, ko tad tu teiksi? Viņš saka, forši. Es saku, kas tur tāds ir? Es saku, es nezinu, bet man patīk. Šitāds te vajag, lai tev, labi, ātrumā. Ja tā bilde karāsies ilgi tur pie sienas, viņa katru dienu uzrunās. Un uzrunās katru dienu citādi. Tā ir bilde. Ja tur nekā nav, viena un tie paši stābi tikai redzami. Un viss, vairāk nekā nav. Un neko viņi neizrunā. Jābūt ir iekšā, tajā attēlā jābūt ir iekšā, ne tādai didaktiskai domai, bet gan domāšanai. Izstāst varbūt kādu vienu savu ideju, kuru tu neesi realizējis, par kuru tev... Grūti tādas idejas aprakstīt. Piemēram, šīs idejas bieži vien ir tādā sirreālā izpratnē, ja? Kuru loģiski grūti skaidrot, bet tāda ideja man bija visu laiku kaut kādā veidā panākt to, kad es varētu ielausties tādā burvīgajā tajā laukā fotografiski, kur sāktos iekāre, seksuālā iekāre. Un to rādīt tās pozitīvās lietas, kas attiecās uz iekāri tieši. Tādēļ sakot, kad esi jau gatavs meitenei mesties virsū. To risināt, es esmu izmēģinājis visu. Man ir tik daudz puspornogrāfijas un varbūt arī īstas pornogrāfijas ir papilnām, kas man rieps vispār kā tāda. Bet tas, kas ir cilvēkam, tās jūtas, kādas ir iekāres jūtas, kad viss organisms ir gatavs uz tās substances izdalīšanos, kas ir simtas turpinājums. Pietuvoties tam faktam, kad esi gatavs radīt jaunu dzīvību. Tā ideja. Bet tā ir tik grūta un tik netverama. Es priecājos par to, cik skaistas formas ir. Kā tas viss formā dzīvot varētu. Kāds izskatās cilvēks. Man bija tāda doma, ka fotogrāfijā parādīt to, ka meitene atrodas orgasmā. Un nevar, tas kaut kā netiec klāt. Varētu jau varbūt likt, lai spēlē, un varbūt viena otra labā aktrise arī nospēlēt varētu to sejā, bet man ir bilde saucās Substance. Substanci parādīšu. Kur tev labā gaismā būs? Sievietes roku, vai ne? Saujiņā. Tagad mani te visu laiku bombardē grāmatu, grib taisīt. Mana Anniņa, mana meitiņa pēdējā organizē grāmatu par maniem darbiem. Tad atkal šitie filmu tur ņemās, tad atkal te man
par manu rakstīšanu, es jau rakstu dabīgi arī. Un kā tu jūties par to, ka viss, gan tā grāmata, gan tā filma, gan tagad tāda rosība? Jūtos kaut kā jocīgi, tāpēc, ka man kaut kur visu laiku nepatīk tas, kad es atrodos tādā, kā būs tālāk, ja manis vairs nebūs, kas notiksies. Es neesmu uzbūvējis sev tādu namu, kurā varētu atstāt savu to, ko es esmu saglābis. Man ir liela kolekcija, piemēram, 17 Filipa Halsmaņa vēstules ar viņa roku rakstīt. Tas ir tāda sajūta, ka nav nokārtots. Tas ir man drusku tā nepatīkami. Citādi tā, ka tur kaut kas ņemās apkārt, man diezgan vienaldzīgi faktiski. Taisa grāmata, labi, taisa grāmata. Filmē tagad, to filmē vesels, lai veicās, lai izdodas. Tā kā man nav tādas, ka kaut kā tā, kā nervozēt, ka tikai kaut kas tā būtu labi vai kā. Bet pat sāks laikam līt. Tā kā uz lietu taisās. Esmu vismaz kaut ko pateicis fotogrāfijā, kaut ko. Es savu domāšanu atstājis fotografēt. Viena jau ir stabila, kas attiecas. Otra lieta ir tā, ka vismaz es uz savu funkciju izpildījis kā sugas pārstāvis. Ja man ir 16 vai 17 turpinātāji. Kas trešā? Kas trešā? Jādomā. Re, kur manā melnā kaķenīte parādījās. Pincīte. Nāc šurp sasveicinies, mums ir ciemiņš. Jā, mana kaķīte. Viņa ļoti sabiedriska, tu arī tūlīt būs uz kakla. Pincīte. Cik tomēr svarīga tāda viena dvēselīte vēl blakus ir. Pincīte, ko tu tur?